Nu, sveiks, Uģi. Sveiks, Andri. Tiesas namā tiekamies. Mums valsts policija pret mums izvirzīja pretenzijas, ka mēs 18. novembrī turējām karogus ar ugunskrustiem. Vēlies kaut ko pateikt, kādu norisēja tiesas process 25. februārī, kad būs iznākums un dažas vārdus. 4. datumā būs iznākums. Norisēja, kā norisēja, izstāstījām visu, kā bija. Skatīsimies, kāds būs lēmums. 4. ja? Tad varbūt pajautāsim tev. Es visticamāk viņi saņemšu kādā 5. 6. bet tad redzēs, kā lēmums. Kā tev šķiet, kā tiesas process gāja? Normāli ir? Tiesas sastāvs izskatījās diezgan cerīgs. Man ir jautājums, uz ko tiesnes vairāk uzmanību vērs? Uz to, vai tajā vietā un laikā bija norises kaut kāds citu veidots pasākums, kur mēs pārkāpām, jeb vairāk uzmanības pievērsa simbolika un karogiem? Manuprāt, tiesa grābstījās par visiem iesniegtajiem dokumentiem un mēģināja tikt skaidrībā, kas tur īsti notika. Ja? Un vai vispār ir jārunā. Tad skaidrs. Jā. Gunār, tev bija vakar tiesa. Ko tu vari pateikt? Es varu pateikt, ka mēs nebijām sagatavojušies manī. Nav ārlietu ministrijas dokuments, izziņa par Latvijas starptautiskās pazīšanas lietošanu un ka viņi tādi joprojām pastāv kopš 1990. gada. Gunār, valsts policija uzskata, ka tu turēji savās rokās karogu ar nacistiskās Vācijas simboliku. Kā tu to komentē? Es varu komentēt, ka es esmu Latvijas starptautiskās pazīšanas zīme. Tas ir nevis Vācijas, bet Latvijas. Latvijas, tikai Latvijas. Jā, skaidrs, labi. Igor, ko tu vari pateikt par šodienas tiesu? Būtībā es tādu kopsavilkumu drīzāk pa visu notiekošo. Varbūt ņemsim par pamatu, protams, tiesa netika izskatīta kopumā pēc būtības, jo... Kura tiesa? Šī vai? Šī bija tāda objektīvāka, jā, bet praktiski netika pārkāpt attiecīgi piketu pasākumu noteikumi, teiksim, jā, tad faktiski tā lieta arī, ja to būtu jāizbeidz, bet, lieta tāda, kad pirmajā instancē mēs, ja nerunājam par tiesām, tikām izsaukt uz drošības policiju, kas tā liek modram būt, jā, un ar aizdomām skatīties uz noteikošo procesu kā tādu kopumā, jā, kad man pieejamos materiālos praktiski mēs tikām izsaukti visi 3 decembrī, 4. 5. plus mīnus dienas šur tur, jā. Un tajā brīdī drošības policijas darbinieki nesaskatīja nopratīšanās laikā nekādus pārkāpumus no mūsu puses. Pēc tam es skatos tālāk tiesas materiāli. Dienu vēlāk no Gaujas ielas drošības kārtības policijas atkal nesaskata nekādus pārkāpumus. Jau pēc skatos nākamo papīru, kurš tiek no drošības policijas, teiksim, atdots valsts policijai kaut ko pēc 12-13 dienām, kad tur jau tiek pieminēts Gustavu Celmiņa centra biedrības slēgšanas iemesli un vispārējais attiecīgi, kas vispār netiec uz lietu, jo biedrības savu darbību ir izbeigusi, pārtraukt darbību, jā. Policija uzskata, un drošības policija, kad biedrība ir likvidēta, starp pārtraukšanu un likvidēšanu ļoti liela starpība attiecīgi, jo vairāk, ka tiesas spriedumā arī nekur neizriet, kad būtu simbolikas aizliegtas, arī turpmāk, viņas izmantot. Tad, ja es uzskatu, kad, attiecīgi, ja mēs izmantojām attiecīgās simbolikas, tad jāaizliedz viss etnogrāfiskās zīmes vispārējais. Bet es taisīšu atkāpīti. Tad tajā posmā, manā skatījumā, starp to pozitīvo drošības policijas atzinumu un to negatīvo, kas nonāca valsts policijas rokā, kuriem vajadzēja reaģēt uz to papīru attiecīgi un izmeklēt lietu. Drošības policija bija apmeklējuši darbiniece Tomsone no
Lipkas muzeja. Apmeklējusi, ja Vizīti uztaisījis, varbūt zvanījis vai kā, bet katrā ziņā Tevi tādas aizdomas, tavu versiju, ja? Pat neaizdomas, bet es esmu pārliecināts, jo to nenoliedz arī valsts policija, teiksim, jā. Policijas darbinieki, kas pārstāvēja šo lietu. Viņi to nenoliedza. Un kāds no rabīniem, kur viņa personu neminēja, bet es vienkārši vados no informācijas, kāda ir Latvijas avīzes rakstā, Ugunskrusta diskusija Krustugunīs. Kurš datums tas ir? Tas ir 18. decembris pagājušā gada. Jā. Kur praktiski var saprast, ka drošībniekiem ir būt pēc tā, ka viņi mūsos neskatīja nekādus pārkāpumus. Un pretenzijas izteica kaut kāds Latvijas ebreju organizācijas pārstāv kaut kādā. Jā, nevis kaut kāds, bet konkrēti Tomsone. Tas viņas vārds. Tā skatāmies nedaudz man te. Reku Žaņa Lipkas memoriāla direktore. Jā, Tomsone, Lolita Tomsone, jā. Kur tas bija? Tūlītās. Nu jā, citēju vienu tikai no viņa citātiem. Viņa uzskata, ka ir ļoti veselīgi, ka valsts policijai DP nodevusi šo lietu, jo cerams, ka tā analizēja šo gadījumu, ņemšot vērā notikuma kontekstu un varēs pateikt, ka notikušais svastikas lietojums nav folklora vai etnogrāfija, bet provokācija. Tad man jāatzīst, kad es apmeklēju pagājušā gada 9. novembrī Rīgas arēnā koncertu, kas bija veltīts attiecīgi Latvijas Sigmudei. Es biju gandarīts, tāpēc, ka telpu rotā attiecīgi pērkonkrusts, Ziemas, Laimas krusts, Mārs krusts, kā to sauc, jā. Un ka tas tomēr bija arī mūsu ieguldījums, kas 12 gadu garumā, attiecīgi pat ilgāk, jā, kad vēl vispār nevienā publiskā vietā nekur neparādījās šī zīme, jo viņu uzskatīja par nacistisko, jā. Tā kā es uzskatu, ka turpināsim to darbu, popularizēt attiecīgi mūsu latviešu tautas vērtības un nevajag skatīties, ko teiks par to. Krievijā, Amerikā vai kā viņas tur sauc visu. Mums ir sava galvas plats, mums savas vērtības. Mums savu valsts, darīsim savā valstī, kā mēs uzskatām pa vajadzību. Veidosim, kā mēs uzskatīsim pa vajadzību, jā. Jo pretējā gadījumā attiecīgi, ja mums sāk diktēt attiecīgi noteikumus, es vienīgi varu pateikt ar šo gājienu Lipkas muzeja darbiniece, praktiski rabīns, jā, tā pašā laikā izpildītāja drošības policija, viņi faktiski veicina antisemitismu, jā. Viņi liek man kļūt par antisemitu. Varbūt tāds ir viņa mērķis? Varbūt, jo pārāk maz viņam uzmanību pievēršam attiecīgi, jā. Nu jā, viņa organizācijas grib restitūciju, tos miljonus dabūs. Jā, ar visu to es uzskatu, ka Latvija kārtīgi, Latvijas žīdi attiecīgi, šitie vienkārši marionetes vai nu pilda kā uzdevumu, jā, vai vienkārši nezinoši, dumi cilvēki, jā. Kā tu uzskati, ka tāda varbūtība būtu pieejama, ka kaut kāda Latvijas organizācija, kaut kāda līderi ir varētu būt izdarījuši spiedienu uz valsts un drošības policijām? Kā versija? Protams, par to jau minēja attiecīgi. Uz tiesu tas ir pierādījumi tev nav, bet tu vari izteikt tādu versiju. Uz tiesu, teiksim, nav bijis izdarīts spiediens, jā. Varbūt. Mēs nezinām. Vienīgi faktiski drošības, ja tiesai nav saistoši drošības policijas tie materiāli, ko viņi iesniedz vēlāk, ja nav saistoši. Ja ir saistoši, jā, tad arī tur tiks ietekmēts. Kā tas, Andri, bija atceries, varbūt tas, kad mēs vēlējāmies no 11. novembrī no okupācijas muzeja rīkot lāpu gājienu uz to štabu, ko savā laikā spridzinājām, jā, mums atteica, jā. Kā tiesa noritēja? Tiesa pirmkārt noritēja, tiesnes aizkavējās, tur pat 45 minūtes apmēram, jā. Drošības policijas pārstāve ieradās
ārā slapdraņķim esot, kā sakas, sausos apavos, es jau viņiem pavaicāju, vai viņi uz rokām neienes šoferis. Es atceros, jā. Tā kā viss aizklausēs jau tika jau tur nolems. Un tad man iepazīstināja. Tev ir pierādījumi, ja tev tā ir versija? Tā ir versija. Nu, jā, ņemot vērā spriedumu rezultātu, teiksim, jā. Visu to skatoties attiecīgi, doma izsit no galvas attiecīgi, izdarām secinājumu, ka praktiski mūsu valstī ir nelikumības, pretlikumības. Arī šajā gadījumā, ja runājam, atgriežamies pie mūsu varianta, es uzskatu, ka drošības policijas darbinieki šefs vai kā, viņi izmanto un pārkāp savus, teiksim, pilnvaras, tas ir viennozīmīgi, jā, jo tajā brīdī, kad mēs bijām pie brīvības pieminiekta, pie mums nepienāca neviens no attiecīgi amatpersonām, jā, no drošības policijas arī nepienāca, tos es sejā pazīstu jau. Viņi tur bija. Un netika uz vietas sastādīts protokols tajā dienā, tajā brīdī. Tātad pārkāpumu Es arī redzēju pašvaldības policistus, viņi neizrādīja pa mums interesi, jo acīm redzot, visdrīzāk nesaskatīt kaut kāds pārkāpums. Jā, tā kā turpināsim. Turpināsim popularizēt savas zīmes, neskatoties to, ko par to saka cilvēks, bet ko pasauli un tādā veidā, jā. Mēģināsim Starptautiskā sabiedrība. Saucamā, jā. Kaut gan man ir svarīgi, ko saka tāda latviešu tautas daļa, kur ir izglītota, zinoša, pilnvērtīga galu galā. Tas ir viss. Jā, labi, Inga. Es gribētu dažus vārdus pateikt. Pafilmēs? Pateikt par to norisu. Tā ir pietuvini, skaties pats, kā tev labāk. Man sauc Andris Adols, un es 3 tiesas procesu, un skaties, cik tu gribi, lai objektīvi pārāk tālu, skaņu šokā. Es biju kā pārstāvs Gunāram un Igoram šodien, un pirmā tiesas sēde bija slēgta. Tiesnesis tā lēma vakardienas, jo tiesvedību materiāli, kas saturēja ierobežot pieeju informāciju, bet vakar izdevās argumentēt tiesnesim, ka tiesas process var veidot aktīvu, un tas ir atklāts, un gandrīz viss tiesas process bija atklāts. Šodien atkal tiesnesis lēma, ka būs slēgts. Tā, šis ir pagājušā gada 18. novembris, kur mēs 4 cilvēki, es tur esmu šeit stāvu, tur rokās Latvijas karoga. Un man cepurīt bija ugunskrustiem līdzīgi šeit, veseli 4 ugunskrusti kopā. Bet man, nezinu, kāpēc valsts policija pretenzijas neizvirzīja. Kaut gan, jā, labi grib, jā, tas tāda cepurīt bija. Tas, karoga vai cepurīt galu galā kāda starpība, jā. Tad vesels 4 svastikas, nesaskatīja pārkāpums, tātad, diezgan dīvaini. Par juridisko pusi. Šeit ir valsts policijas pārkāpuma protokols, ko viņi sastādīja tagad, man liekas, janvārī, jā. 29. janvārī, jā. Tas Igoram, atsakot, viņi izvirza pretenzijas, ka mēs esam pārkāpuši Latvijas administratīvā kodeksa 174.3.1 pārkāp sapulces gājienu piketu kārtības pārkāpšanu. Tātad, ko es gribu pateikt? Un viņa norāda, bet šis likuma pants attiecas uz 2 veidu likumiem. Viens likums ir par sapulcēm gājieniem un piketiem, 11.1.5, kas viennozīmīgi aizliedz izmantot bijušās PSRS un nacistiskās Vācijas karogas un simboliku, arī stilizētā veidā. Otrs likums ir publiski izklaides svētku pasākumu drošības likums, kur ir atļauts izmantot pat Vācijas nacionālsociālistu simbolus,
Bet izņemot vienu gadījumu, kad netiek slavināti šie režīmi. Te jāatzīmē, ka publiski izklaides svētku pasākumi ir arī tādi pasākumi, kā dejs un kori, un bija Daugavas stadionā. Mēs citviet esam redzējuši, kā šo horeogrāfiju, kā dejotāji veido dažādas latviskas ornamentus, tā skaitā arī ugunskrustu. Tātad šīs likums pieļauj to darīt. Un ko veidoja valsts policija? Valsts policija uzskata, ka mēs esam pārkāpuši nevis to pirmo likumu, bet to otro, kas atļauj izmantot pasākumu laikā simbolus arī nacistiskus. Un šodienas tiesas procesā diezgan kuriozi un smieklīgi bija tā, ka valsts policijas pārstāvi nezināja, ko darīt, jo viņi laikam nebija tik tālu iedzinājusies tajā visā, kad lūdza tiesu pārkvalificēt, ka valsts policija ir pārrakstījusies un kļūdaini kaut ko tad pārkvalificēt šīs pretenzijas, kad nevis uz vienu likuma pantu, bet uz citu likuma pantu pamatu. Otrs ir, valsts policija norādīja kļūdainu laiku. Valsts policija raksta, ka mēs bijām pie brīvības pieminekļa 17:30, bet mēs tur bijām aptuveni no 18 līdz 18:30. Un no 18:00 Nacionālās apvienības veidotais lāpu gājiens, viņš virzījās pa to ielu, kur iet tramvajs no Operas puses un pagriezās pie McDonalda uz Daugavas puses tieši pretējā virzienā nekā brīvības piemineklis. Tātad es tiesai saku, ja otrā tiesa saka, ka likums var būt pārkāpts tikai tad, ja konkrētā vietā un laikā kāds pasākums notiek. Bet konkrētā vietā un laikā, tur, kur mēs bijām pie brīvības pieminekļa, nekāda pasākumā, publiska pasākuma pazīmes, ārējās pazīmes nebija vispār. Tāpēc, diezgan absurdi. Es pievienojos Igora versijai, pieļauju tādu varbūtību, ka gan uz valsts policiju, gan uz drošības policiju patiešām ir izdarījuši spiedienu Latvijas Saibra organizācijas, šo organizāciju daži līderi. Un arī tos materiālos, kas ir ierobežotas pieejamības informācija, lasot, es gribu pateikt valsts policijas un drošības policijas virsniekiem, arī Mežvietu kungam, kurš parakstīs pēdējo dokumentu, kur man ir kauns par jums. Man par jums ir milzīgs kauns, kur ir jūsu godjūtas, kur ir jūsu virsnieka ētika. Tāpēc arī Latvija mīt kājām, visi kam nav slinkums. Atbrauc tā angļi, čurā uz brīvības pieminekļa. Atnāk vēl kādu visu, tāpēc ka līderi un sākot ar virsniekiem, kādu jūs piemēru rādat vispār parastiem policistiem. Tas ir tā, un šis būs arī audio ieraksts. Šo tiesas nolēmumu arī audio ierakstu, un būs tā informācija par iznākumu, kā kurš no 3 tiesnešiem identiskos apstākļos, kā ir lēms, kā viņš uzskata. Igors gribēja papildināt. Jā, es gribēju Gustavs Selmiņa biedrību, kuru būtībā tiesas lēmumu darbība tika izbeigta, nevis likvidēta, kā to uzsvēra drošības policija. Jā, viņi nekādā veidā necentās lietāt to, ka mums biedrība aizvēra attiecīgi. Pamatojās viņas to, ka mēs rīkojām treniņus, tūciņus, šaušanu vispār, jo to mēs rīkojām kā aizsargi un nevis kā biedrība. Mēģināja visādas iegānas uz to, ka, man bija sprāgstielas ieroči vispār, ja es tur no biedrības vispār nevies nezināju, tad to vispār nevarēja sasaistīt ar biedrības darbību. Tālākais moments, protams, viņi neuzsvēra to, ka mēs biedrībā darbojoties, tāpat piedalījāmies talkās, bērntiskās līdz, teritorijas apkopšanā, vairākus gadus, un cik varējām, palīdzējām arī maznodrošinājumu ģimenēm, cik tas bija mūsu spēkos. Tā kā
praktiski tur bija arī politiskais pasūtījums, jā, iespējams, ka vēja pūš no vienas tās pašas puses, jā. Tāpēc visticamāk, kad nāksies darboties, redzot vairāk, ka tāda pretestība ir. Ja tautas labklājības, es domāju, izveidosim biroju, jo tas sanāks. Jā, nu nekas cits nesanāks attiecīgi, jā. Biroju, kas faktiski veiks latviešu tautas vērtību aizsardzību funkcijas, teiksim, jā. Jo tās neaprobežojas tikai ar simboliku. Tas neaprobežojas tikai ar simbolikām, bet arī tāpat latviešu, kas saka, iz zemi. Tā kā nāktos nebūt pa ļaunu, panākt to, lai tiktu tiesāt arī par pretlatvisku rīcību, jā, nostāju tādā veidā par līdz tam, ka izraida no valsts, jā, atņemot pilsonību un tādā veidā. Redziet, rīdi par to ļoti rūpējās. Viņiem ir antisemitis vispār, kaut kā semiti man neprobežas tikai ar žīdu tautības cilvēkiem, bet arī ar beduīniem, arābiem un tādā garā, jā. Un man personīgi es uzskatu, ka arī kārtīgi Latvijas žīdi attiecīgi, pret kuriem nav nekādas pretenzijas, bet kas ir attiecīgi politizēti negatīvā nozīmē pret latviskumu, jā, nu, darīsim visu, lai viņi tiktu izraidīti no Latvijas. Labi.